Un es sveicināts oktobrī. Lai tu šomēnes labi justos, tev būs jāmācās tādas lietas kā komunikācija, saskarsme un diplomātija. Un, lai tu labi justos emocionāli, tev ir labi apmeklēt dažādas izklaides vietas. Ja tu gribi iepazīties, tad noteikti seko savam izskatam, jo tevi šomēnes izvēlēsies pēc izskata. Jo tu būsi efektīgāk, glītāk, oriģinālāk, spilgtāk, apģērbies, jo ātrāk tevi kāds pamanīs. Tad pulcējies šomēnes. Sākot no 12. prāta nodarbinās naudas jautājumu un īpaši tādu biznesa cilvēkus, kur ieguldīt, kur nopelnīt, kā palielināt peļņu. Un tas viss ir arī iespējams. Tātad noteikti to arī dari. Šeit var nākties piedzīvot arī kādu spraigu dzīves situāciju. Un tamdēļ uztver visas pārmaiņas diezgan mierīgi. Un turi savus nervus mierīgus un kontrolē savas emocijas. Un, ja tu to visu darīsi, tad arī tava veselība būs kārtībā. Un vēl esi piesardzīgs savās intīmās attiecībās no nepazīstamiem partneriem vai nepazīstamiem cilvēkiem. Tātad skaties, kādas ir tavas saites, ko tu veido. Partneri tu vari atrast ap saviem darba kolēģiem, darbā. Mēneša noslēgumā vēro savu naudas plūsmu, izanalizē, kādi ir tie tavi ienākuma avoti, jo vienlaicīgi tev gribēsies gan vairāk naudas, gan arī vairāk tērēt. Un šeit var rasties arī kaut kādas problēmas ar partneri, šī naudas pelnīšanas, tērēšanas, iegūšanas veidos, to apsaimniekošanas veidos. Tev nāksies tātad šeit visur atrast to pareizo vidusceļu, cik daudz pelnīsiet, cik daudz tērēsiet, vai jums būs atsevišķa, katram sava nauda, vai jūs veidosiet vienu kopīgu naudas plūsmu. Tie var būt jautājumi, par kuriem šomēnes tu gribēsi runāt un diskutēt. Tātad vēlreiz atceries, ka tas, kas tev šomēnes ir jādara, lai tu labi justos, tev jāatrod ar visiem kopīga valoda. Tad komunikācija, saskarsme un diplomātija. Lai viss veiksmīgi! Atā! Visu labu!